22. gada optimālā līmeņa 12. klases eksāmena otrais uzdevums prasa 8 kubā mīnus 8 sadalot reizinātājos iegūs. X kubā mīnus 8 ir x kubā mīnus 2 kubā. Un skatāmies formulu lapā. Saīsinātās reizināšanas formulas mums ir a kubā plus mīnus b kubā formula. Ņemam visu šo te formulu ar mīnus zīmi. Pārakstam priekš sevis šeit maliņā. Tātad a kubā mīnus b kubā ir a mīnus b reiz a kvadrātā plus ab plus b kvadrātā. Skatāmies, kurā vietā mums ir šāda izteiksmīta. X mīnus 2 sākums ir visiem. Tātad tālāk iekavās jābūt 3 saskaitāmajiem, visiem ar plus zīmi. Varētu jau uzreiz apvilkt A atbildi, bet šoreiz es izrakstīšu pilnā tekstā x kvadrātā plus 2 x plus 2 kvadrātā. Rakstīsim šādi. Tad A atbilde ir pareiza. Trešajā uzdevumā mums tiek jautāts izteiksmē mīnus a dalīts ar a mīnus 3 ir identiski vienāda ar izteiksmi. Un ar kuru? Nu, pamēģināsim mīnus a dalīts ar a mīnus 3. Ja mēs to mīnus zīmīti paņemsim priekšā, skaitītāju nereizināsim, tad reizināsim ar a mīnus 3. Tas, kas man ir saucējā. Sanāks mīnus a plus 3. Jeb sanāks 3 mīnus a. Meklējam šādu izteiksmi. A gadījums ir tas, kas mums atbilst mūsu sākuma izteiksmītei un ir identiski vienāds. Paldies par uzmanību!